Hello, everybody. I want to say that congratulations, happy birthday, and I'm very happy to be here, and I'm very surprised that you invite me here. Sveiciens visiem, sveiciens dzimšanas dienā, un ir ļoti liels prieks būt šeit kopā ar jums, un arī liels pārsteigums, kāpēc es te tiku uzaicināts. If you have time in summer, you can visit our farm, and we can make some buckwheat meal if you want. I'm very happy to make some food for you. Un, ja jums vasarā gadījumā ir laiks, tad jūs esat laipni aicināti ciemos uz mūsu saimniecību. Mēs varētu arī kādas griķu pusdienas kopīgi pagatavot. Es ļoti labprāt to izdarītu. I share my company, how we start and what we are doing now. And we start 2012. Un tagad ļoti īsi par savu saimniecību uzņēmumu un kā mēs sākām. Mēs sākām 2012. gadā. We start farming with a bag with a buckwheat, and we sow 40 kilograms. Un mēs sākām saimniekošanu ar vienu griķu maisu, un pirmajā gadā mēs iesējām 40 kilogramus griķu. We store dry buckwheat in big bags. Un tagad mēs jau sausos zirņus, griķus uzglabājam bigvagos. At first we peeled the buckwheat with a hammer mill. The results was not so good. Un iesākumā mēs lobījām griķus ar vesterīšu dzirnavām, un tie pirmie rezultāti galīgi nebija labi. And we sell buckwheat pillows. Un iesākumā mēs pārdevām arī šos te griķu sēnās pilventiņus. We sell every open air markets on this pillow because our buckwheat was not so good, and we start selling that buckwheat pillows. Un tā kā tie paši griķi galīgi nebija pietiekami labas kvalitātes, tad iesākumā mēs tirgojām tikai un vienīgi šos te pilventiņus. And this house, which you see in the picture, there we start the buckwheat husking, peeling. Jā, un te lejas attēlā jūs redzat šo te ēku, kurā mēs sākām griķu lobīšanu un arī mūsu pilventu ražošanu. You see there is lots of people because in our country, in Estonia, we have in July open farm day, and people visiting our farm, and we offer food and show what we are doing in the farm. Un tas iemesls, kāpēc attēlā ir redzami tik daudz cilvēku, ir tas, ka mums Igaunijā mēs katru gadu jūlijā organizējam atvērto durvju dienas, un tad šajās dienās apmeklētājiem ir iespēja apmeklēt mūsu saimniecības, mēs viņus varam pabarot un aprunāties. And this looked like our first mill room. That was very unique because this room was where our whole buckwheat and flour and clean buckwheat hulls were born. Un tad te jūs redzat šo te mūsu pirmo griķu pārstrādes līniju, kas ir diezgan unikāla, un tad arī tapa pirmie šie te ieguvām pirmās sēnās priekš griķu sēnās pilvenī. And here is our development, and this green machines which you see, that was old house, and we took that machine and take another house because we built this white house, bigger house, and there is lots of room, but we are so, how can I say, we want to grow. Then we build a drying room where we can dry buckwheat, and there is a white room. You can see
that where is a bus, there is a white room. There was our new mill room. The new mill room includes our kitchen, packing room, and the second floor is our that place where we can offer food, buckwheat food, and we can make food demonstration. Jā, un tad te attēlos mēs redzam saimniecības attīstību, un ēkas tika uzbūvētas arvien lielākas, tie zaļās iekārtas ir griķu pārstrādē, kas iepriekš atradās citās ēkās, un vienā no vidus attēliem baltā ēka ir tā, kas ir šī brīža pārstrādes ēka, kur mēs varam veikt gan visu pārstrādu fasēšanu, un arī otrajā stāvā uzņemt apmeklētājus un arī pasniegt apmeklētājiem dažādas ēdienas, kas pagatavo no griķiem. In our farm is very important thing is our grain dryer and our silos where we can hold the buckwheat all around. Un mūsu saimniecībā ļoti nozīmīgas ir šīs te uzglabāšanas tvertnes un kaltes un uzglabāšanas jaudas ļauj uzglabāt saražotos griķus visa gada garumā, ja nepieciešami. And we made a new mill room. This project was very long. It takes 3.5 years to build, and now that building is ready. And this machine, I can say that will be our great achievement, because that mill room is like not a small mill room, but that is a big mill room, and some people call that factory. Jā, un te jūs redzat mūsu jaunāko pārstrādes līniju, kas bija garš un sarežģīts projekts. Tas mums prasīja 3,5 gadus. Pagājušajā gadā mēs pat gan to sekmīgi pabeidzām. Un jā, to varētu saukt par pārstrādes līniju, bet bieži vien arī apmeklētāji to jau sauc par fabriku. And we are very happy to because that mill room is ready, and if you have time you can visit and I can show you that room. That room is very big. Jā, un mēs esam ļoti priecīgi, ka šis projekts ir pabeigts, un ja jums ir laiks mūs apmeklēt, tad mēs ļoti labprāt arī pastāstītu par to, kā viss strādā. In that new room we have a tree packing machine and everything where we can peeling buckwheat and milling buckwheat. Un tad šajās telpās ir arī 3 fasēšanas līnijas, arī šī lobīšanas līnija, arī malšanas līnija. Tas viss šajā vienā baltajā ēkā. And we have a farm shop where is our product we selling, and people come visit us and buying products. Un mums ir arī saimniecības veikaliņš, kur cilvēki var mūs apmeklēt un iegādāties mūsu ražotos produktus. And we have online store where we sell our buckwheat products. Un mums ir arī interneta veikaliņš, kurā mēs tirgojam savus griķu produktus. And we often go fairs to sell their farm's products. Un mēs arī bieži vien apmeklējam dažādus tirdziņus, kur mēs tirgojam savus produktus. And here is some our product, and in a red package goes to the Amazon store. Un te jūs varat redzēt dažus no mūsu produktiem. Tas, kas ir sarkanajos fasējumos, tos mēs tirgojam arī Amazon veikalā. And we sell our products also in fairs. In summer is lots of fairs.
Un vasarās mēs savus produktus tirgojam dažādos gada tirgos. Vasaras laikā tiešām apmeklējam daudz dažādu gada tirgus. In Estonia, we sell our products in supermarkets and organic shop, and some product goes to another country. Example for in Italy there is a pasta company. Igaunijā mūsu produkti ir pieejami gan lielveikalos, gan arī bioloģiskajos veikaliņos, kā arī daļa no produkcijas tiek eksportēta uz citām valstīm. Piemēram, ir viens itāļu uzņēmums, kurš izmanto mūsu griķus pastas ražošanai. And here Latvia, Rudolfs, using our buckwheat to make baby food. Un šeit Latvijā Rudolfs mūsu audzētos griķus izmanto mazuļpārtikas ražošanai. And we have lots of buckwheat products, and I want to show some products if you don't mind. Un mēs tiešām ražojam dažādus un daudz griķu produktus. Ja jums nav iebildumi, tad es parādītu dažus. And I took in box and you can see. Jā, viņi ir kastē, un tad palaidīšu apkārt, lai jūs varat apstīties. And I want to share. Es vēlos dalīties, jā. This is lots of work, and if you want to achieve something, you have to make lots of work. And sometimes you go up and down. Jā, un tas patiešām ir prasījis ļoti lielu darbu, taču, ja tu kaut ko vēlies sasniegt, tad ir daudz jāstrādā. Protams, ka ir bijuši gan kalni, gan lejas. And now, buckwheat, our favorite plant. Jā, un te daži attēli ar griķiem, kas ir mūsu mīļākais kultūraugs. In here you can see buckwheat in spring, mid-summer, toward end the summer, mid-September before light frost. Te jūs redzat griķus gan pavasarī, gan vasaras vidū, ap Jāņu laiku, gan arī vasaras beigās, gan arī septembra vidū pēc vieglas saules. We field cultivation. We do not do autumn plowing, and we do not debark the stubble either. Un tad daži vārdi par lauku apstrādi. Mēs neārām mūsu laukus rudenī, un mēs arī debark the stubble. What would that mean? That is we don't move the soil in autumn. Yeah, that I did understand. Yes. What happens with the stubble? Stubble is cultivation, harrow cultivation. Jā, un arī netiek lietot nekāds kultivators rudenī. Tātad rudenī netiek veikta nekāda augstas apstrāde. We plowing the grassland in the spring. Un šī te zālāja tiek apārti pavasarī. We believe in spring plowing, and we plow the fields before snowing the buckwheat. Jā, un mēs ticām pavasara aršanai un beidzām šo te aršanu tieši pirms sējas. And we are using cultivator to mix the soil before we plant the buckwheat, and we do that early May and before we seeding the buckwheat. Un mēs veicam divkāršu kultivēšanu pirms sēšanas. Tas parasti notiek maija sākumā, pirms veicam griķu sēšanu. The second time before sowing those weeds that have started to grow are removed, then it is certain that the buckwheat can sprout peacefully.
Otrā kultivēšana tiek galā ar tām nezālām, kuras ir sadīgušas un tās tiek iznīcinātas, un tad tiek nodrošināts tas, ka griķi labi sadīgst. We are using regular Guh seed drill. Un viņi izmanto parasto pūnu sejmašīnu. We usually sow the buckwheat directly on the plowed field. Un parasti griķi tiek sēti pa tiešo apartajā laukā. We sow the hay seed directly on the stubble field. Arī zālāja sēkla tiek sēta pa tiešo uz rugājiem. We fertilize the field with chicken manure and granulates. Fertilize chicken poops manure. Jā, mēslošanai izmanto vistu mēslus. Granulētus vistu mēslus. The buckwheat sowing time is end of May and beginning of June. Un griķus mēs sējām maija beigās, jūnija sākumā. Because in May is sometimes night cold. Un maijā bieži vien ir arī pārāk augstas naktis. Yes, you Jā, can lūdzu. question me. Do you use the buckwheat flowers for teas? Yes. Jā. Yes. Vai ziniet, ka tas ir vienīgā zāle, kas ir profesora Ziniņa grāmatā, ja karstani ir rasķieņi, kā pretlīžu līdzeklis. And do you know that this is one of the anti-cancer products, unlimited amount? Citas nekādas zāles viņa grāmatā, bet reiz nav tāds. Paldies. Nē, par šo piemēru viņš nezināja, bet teju viņi izmanto un ražo. Buckwheat harvesting, we are using red harvester, case harvester, and we usually start harvesting buckwheat mid-September. Tātad par griķu kulšanu. Griķu kulšana parasti sākās septembra vidū un izmantojot sarkano kombainu, tātad case. If the buckwheat field is laid down, then we start harvesting earlier, because then it's easier to collect buckwheat. Ja laukā ir veldri, tad mēs sākām kombainēšanu salīdzinoši agri, jo tad ir vieglāk šo lauku nopūt. In the photo, the right one is no light cold, and that buckwheat look like this one. And if the night cold goes to the buckwheat, then is buckwheat much more brown. Jā, un tad šajā labajā attēlā tur vēl salnas nav bijušas, un stiebri ir salīdzinoši gaiši, un pēc salnām viņi kļūst krietni sarkanāki, tumšāki. Buckwheat drying, what we are doing is first step is going to the brake cleaner, which remove brown dust, pieces of straw and tiny seeds. Un tad daži vārdi par griķu žāvēšanu. Pa taisno no lauka griķi iet caur žāvētāju, caur kalti. Vispirms notiek šī priekštīrīšana, kur noņemam gan putekļu daļiņas, dažādas salmu daļiņas, arī mazās sekliņas. Then it goes to the dryer, where it dries for 8 to 12 hours. We dry at low temperature of 60 degrees. Un tad griķi dodas uz kalti, kur zemā temperatūrā 60 grādos tie pavada 8 līdz 12 stundas.
Drying at the low temperature ensures the uniformity of the grain. If dried at a high temperature, the grain becomes soft and the grain structure is damaged. As a result, the grain loses its germination or you cannot sprout it. Un kaltēšana zemās temperatūrās nodrošina vienmērīgāku griķu kvalitāti. Ja kaltēšana notiek augstās temperatūrās, tad griķi var palikt mīksti, var tikt bojāt to struktūru, kā arī tie var pazaudēt dīgtspēju. We store buckwheat in these containers, kilos all the round year, and so far it has worked well. Un mēs glabājam visu caur gadu griķu šajos te konteineros, un līdz šim tas ir mūsu gadījumā labi strādājis. Crop rotation, what we are using. We mainly grow white clover as a catch crop, fast growing white clover plus grasses. We have also grown seed peas as a catch crop. Daži vārdi par augu maiņu. Mēs lielākoties audzējam baltu āboliņu kā uztvērēju augu, kas ir ātri augošs, arī kopā ar dažādām stiebru zālēm. Mēs arī esam audzējuši lobarības zirņus kā uztvērēju augu. And mostly 2 years is catch crop. Un šo te uztvērēju augu mēs lielākoties audzējam 2 gadus. We move or we cut the hay fields 1 or 2 times during the summer. Un katru gadu šie te lauki tiek pļauti sienām vai 1 vai 2 reizes. We grow buckwheat on 1 field 2 years. Un vienā laukā mēs griķus varam audzēt arī 2 gadus pēc kārtas. Agriculture land, we currently have 330 hectares of farmland. Tātad par lauksaimniecības zemi šobrīd apsaimniekojam 330 hektārus lauksaimniecības zemes. The most major land which we are using are rental lands. Un lielākoties mēs zemes nomājam. The average rental leasing price is 160 up to 200 euros hectare. Vidējā nomas maksa ir 160 eiro par hektāru, bet tā var sasniegt pat 200 eiro par hektāru. The agricultural subsidy this year was only 150 euros hectare. Un lauksaimniecības subsīdijas šajā gadā bija tikai 150 eiro par hektāru. The organic subsidy was even lower this year, only 146 euros hectare. Un subsīdijas bioloģiskajai lauksaimniecībai bija vēl zemākas, tikai 136 eiro par hektāru. And if we want to make some project in our agriculture minister, then support is 45 up to 40% of this project. Un investīciju projektiem atbalsta likmes svārstās no 35 līdz 40%. And we have also some sheep. Saimniecībā ir arī dažas aitas. Right now we don't have so much sheep because prices is very low. Mēs gan aitu skaitu esam samazinājuši, un iemesls tam ir zemās cenas. And we have received titles in breeding animals, so in Estonia. Mēs arī par savām aitām savulaik esam saņēmuši dažādas atzinības dažādos konkursos. We have a meat sheep
of the Suffolk breed. Audzējam Suffolk šķirnes aitas. Every animal wants to receive care and devotion. Without, if you cannot raise a proper animal, there is no point to raising animal like that. Un katram dzīvniekam ir nepieciešams veltīt vajadzīgo uzmanību un laiku, un ja to nav iespējams veltīt, tad nav vērts vispār to darīt. The sheep living in Polu tunnel. This is house, our animal. Aitas tiek turētas vieglā tipā mītnē. Organic farming in Estonia, there is no good news or no good numbers because everything is goes a little bit down because politics is not so good, I think. Ja mēs runājam par bioloģisko lauksaimniecību Igaunijā, tad tās tendences un jaunākie skaitļi nav diezko iepriecinoši, un tās tendences ir lejupējošas. What is good is grassland cattle farming is doing well in Estonia. The conditions are suitable and there are also place for value. Taču ir jau arī labās lietas, un tās ir saistītas ar ganību dzīvniekiem, ir gan labas tirgus cenas un arī gan laba apstākļi to audzēšanai. Grain farming is second place. Unfortunately, organic grain is mostly moving out of Estonia and not so palju. Otrajā vietā būtu augkopība, bet te, diemžēl, jāsaka, ka lielāko daļu graudu tiek izvesti ārpus Igaunijas, tiek dotas ārpus Igaunijas. However, the remaining areas of production are slowly fading away because honestly, organic farming needs lots of how can I say, you have to be patient. Diemžēl citas nozares ar tām galīgi neiet labi, tur šie rādītāji kļūst arvien sliktāk, un bioloģiskā lauksaimniecība ir smagi joma. I think one good thing is school and kindergarten project that is very good. Taču viena no labajām lietām ir arī skolu un bērnu dārza programma, kas ir ļoti laba programma. Challenge of the organic production mostly is how to consistently increasing production volume. Viena no izaicinājumiem ir tas, kā nākotnē turpināt palielināt saražotās produkcijas apjomus. And valorization of production. Šī te pievienotā, tas ir nepastāvīgums, ražošanas nepastāvīgums. Nemāk īsto latviešu vārdu atcerēties. Mākslīga preces cenas paaugstināšana. Veikala uzcenājums. Paldies, Raivi, šito es kādu izpičers tikai. Organic product cost price is a little bit higher and we have to think how we can low down organic production price. Un arī bioloģisko produktu cenas tās tomēr ir pārāk lielas un ir jādomā, kā tās pazemināt, lai tās būtu draudzīgākas patērētājiem. And very important is we have to make more research how to planting and how to plant breeding. Un ir nepieciešama arī vairāk pētījumi augu selekcijas jomā īpaši. And of course, subsidies have to be, I think, a little bit higher. Un, protams, subsīdijām vajadzētu būt nedaudz lielākām.
And sometimes people don't understand why organic production is needed. Un ir gadījumi, jā, kad cilvēki vienkārši nesaprot, kāpēc bioloģiskā lauksaimniecība ir nepieciešama. And we have to always speak about, and sometimes I think we have to speak very loud. Un dažreiz mums par to ir jāstāst, un šai stāstīšanai ir jābūt pietiekoši un ļoti skaļai. And how to cooperate. And I think almost main thing is sharing knowledge to countries, how to grow and so on. That is very important. Un kā sadarboties, un manuprāt, vissvarīgākā lieta būtu zināšanu apmaiņa starp valstīm, kā audzēt un līdzīgi praktiski jautājumi. And I think we have to build together a big umbrella corporation who organize organic food selling and buying. Mums ir arī jāstrādā pie sadarbības bioloģisko produktu tirdzniecības jomā, organizējot gan pārdošanu, gan iepirkšanu. If we have a larger volume to offer organic product, then our chance is much more better. Ja mēs varam piedāvāt lielākus bioloģiskās produkcijas apjomus, tad mūsu iespējas tās pārdot ir daudz labākas. And we need the people who make this happen. Taču, lai tas varētu notikt, mums vajag cilvēkus. And last words. And I want to say that people have to choose more organic food and stay optimistic, because if we don't think good thoughts, then we don't achieve anything. Un pašā noslēgumā daži vārdi. Es domāju, ka mums ir jāsaglabā optimisms, mums ir jālieto bioloģiskie produkti, un ja mums nebūs cerības, tad mēs arī neko nepanāksim. And here is our some recognitions, and we are very, very proud of this. And we have worked not so long, but if you are every day in that farm work and doing something, then is even 10 years is sometimes very long. Jā, te jūs varat redzēt arī sarakstu ar apbalvojumiem, kurus mēs esam saņēmuši. It kā mēs neesam pārāk sena saimniecība, 10 gadi. Nav ilgs laiks, bet smagi strādājot katru dienu, tas tomēr ir gan nozīmīgi. And I want to thank you to you inviting me in here, and we hopefully meet in our farm, and we can make some buckwheat food. Thank you. Jā, un vēlreiz liels paldies, ka aicinājāt man šeit un laipni aicināt uz mūsu saimniecību, kur tad mēs varētu ieēst arī kaut ko, kas pagatavots no griķiem. Paldies! Thank you, Mr.